komandas kapteinis kopā ar mums Gustavs Ozoliņš pēc zaudējuma Somijai ar 0-3. Kāpēc neizdevās Gustavs šodien gūt vārdus un aizķerties spēlē? Centāmies ļoti. Pārāk pasīvi bijām, negājām tik daudz uz vārtiem. Aizsardzībā arī es uzskatu, pārāk pasīvi spēlējām, vajag ātrāk iet virsū. Un, protams, momenti arī jāveido, jānospēlē kaut kur augstcenīgāk nedaudz. Un jāiet uz tiem vārtiem, ir jārok. Tā pasivitāte bija somu hokeja spēles rezultāts vai vienkārši, tavuprāt, mēs nespēlējam šodien tā, kā vajadzētu? Protams, daļa tas ir viņa nopelns arī, bet mums tomēr ir vairāk jākomunicē, jādala spēlētāji, agresīvāk jāspēlē, tā arī pati neatņemsies. Mēs arī metienos bijām pārāk šodien šajā spēles aspektā par Somiju. Kāpēc varbūt neizdevās iedzīt tos 1-2 vai vārtiņus šodien? Vairāk, kā jau es teicu, kaut kur augstasinīgāk jānospēlē, vairāk vārtsargam jānosedz acis. Jāiedzen beigās tas viens goliņš bija, tad jau viss, kas varētu mainīties. Kādas ir pozitīvās lietas, ko mēs no šīs spēles varam paņemt? Atkal tas, ka mēs esam turpat, kur visas augsta līmeņa komandas mēs varam spēlēt. Ja mēs visi ejam uz priekšu, visi komunicējam, visi agresīvi ar prātu spēlējam, tad mēs katrā spēlē punktus varam ņemt. Rītdien jau mačs ļoti svarīga spēle pret Slovākiju. Izcīnot 3 punktus, mēs saglabājam cerības uz ceturtdaļfinālu. Kā komanda gatavosies un kādu noskaņām jūs iesiet šo spēli? Iesim ar tādu noskaņu, ka nav ko zaudēt. Tāpat atceramies augustā. Tieši tāpat bija. Nebija ko zaudēt. Ar brīvām galvām iesim un atdosim visu sirdi un dvēseli. Paldies! Paldies!